šī sezona varbūt neiesākās tā, kā visiem gribētos, jo bija tādas, pat līdz Talsiem bija tehniskas izstāšanās visos rallijos. Varbūt atbraucām līdz galam, bet pēc rallija 2 principi vai kaut kā tā. Un tad pēc Talsiem sākām domāt, varbūt kaut kas ir jāmaina dzīvē, un pārkāpām uz Ford mašīnu. Un tagad ir finišēts visu ralliju, vēl ir 2 pirmie Latvijas čempionāta podijumi bijuši un progresējam. Fords varbūt nav tik jaudīgs, bet viss tā elektronika, visas sekvenciālās ātruma kārpas, viss pārējais atspēlē to lielo jaudu. Un plus vēl ir tas, ka Fiesta ir būvēta rūpnīcā. Inženieri ir visas attiecības, viss ir sarēķināts tā, lai varētu maksimāli daudz braukt un lai būtu liels resurss. Kas, protams, ar Honda nebija iespējams, jo tā, paši taisīt mašīnu un nav tā profesionalitāte. Kaut kā tā sabiedrība, pirmkārt autosportā arī tāds jūt, ka pieņem mani un nav tāda sajūta, ka tu būtu pats jaunākais un kad kaut kas tāds būtu īpašs. Bet, protams, ir no vienas puses patīkami, ka tu esi jaunākais, un no otras puses atkal viss no tevis daudz ko gaida, kas varbūt arī ir patīkami, bet dažreiz arī liela atbildības sajūta uzliek. Braukšana pa asfaltu man pat īstenībā iepriecina, jo es pats esmu kādreiz braucis kartingā, un tas pat varbūt ir neviens no maniem trumpiem, bet es domāju, ka es nebūšu lēns uz asfalta. Arī mēs aizdam treniņu sesijas tagad Biķerniekos un mēģinam pierast pie salona auto mašīnas vadīšanas uz asfaltu. Es domāju, ka būs interesanti, jo man pašam arī gribējies nobraukt asfalta ralliju, kas, man liekas, Latvijā un vispār Ziemeļa Eiropā nav iespējams. Bet tas, kad viss pirmā diena ir uz asfalta, tas man iepriecina. Runājot par ralliju Latviju, es domāju, ka tas varētu būt primārais arī komandas uzstādījums pašam sev nobraukt līdz galam bez lielām kļūdām, bez kaut kādām avārijām vai kaut ko vēl citu. Protams, būtu patīkami uzreiz aiz vadošajiem priekšpēdziņas pilotiem. Varbūt pat, ja izdosies, tad varbūt tuvoties tiem laikiem. Bet mērķi nav nekāda liela, kaut ko izcīnīt, kaut ko pierādīt, ir nobraukt stabilu sniegumu, kāds ir izdevies pirms tam.